Labdien! Mani sauc Alvis Hermans, es esmu režisors, Jaunā Rīgas teātra mākslinieckais vadītājs. Šodien esam izveidojuši jaunu politisku partiju ar nosaukumu Mēs mainām noteikumus. Nu jau praktiski gandrīz visi saprot, ka kaut kas ar mūsu valsts pārvaldes kārtību ir nogājis galīgi greizi. Daudzi ir padevušies, zaudējuši ticību šai valstī, atmetuši ar roku un izvēlējušies turpmāk parūpēties tikai par sevi un savām ģimenēm. Daudz ir aizbraukuši, daudz gatavo sev rezerves variantus. Skaitliski esam ļoti mazi. Mūsu riski ir daudz augstāki nekā citiem Eiropā. Ja mēs šādā garā turpināsim, tad ekonomiski, demogrāfiski, pēc tam arī politiski latvieši var pazaudēt savu valsti. Un ne tikai. Mūsu tautas nākotne ir apdraudēta. Ir tikai viens veids, kā situāciju būtu iespējams glābt. Un mums ir priekšlikums, kā to izdarīt. Ir jāmaina pārvaldes noteikumi un kārtība, kā mēs izvēlamies savus vadītājus. Mana darba specifika un pieredze liek skatīt lietas kopsakarībās. Es neesmu tehnokrāts, bet es redzu mūsu tautu un valsti kā tādu kopīgu organismu, kurā šobrīd enerģija tā kā bloķējas un vairs necirkulē, jo tās dzīvības kanāli ir daudz viet aizdambējušies. Un ne jau zemie IKP rādītāji vai pēdējās vietas Eiropas tabulās mūs apdraud, bet kas cits. Ka mūsu tautas enerģijas baterijas ir kritiski tukšas, jo ticība un entuziasms par Latviju starp dziesmu svētkiem un hokeja čempionātiem, tas ir daudz par maz. Kā mēs redzam, diemžēl daudz mūsu jaunieši savu nākotni redz ārpus Latvijas, un dzemdību namā latvieši arī dzimst arvien mazāk. Īsāk sakot, man jums nav jāstāst, kas nav labi, jūs paši to zinat, katrs no savu punktu. Tāpat kā daudz no mums, arī es esmu mēģinājis runāt, esmu komentējis, esmu gražojies, dusmojies un teicis visādus stiprus vārdus. Tam, protams, visam nav iti nekādas jēgas. Jo nevienu tais partijās patiesībā neinteresē, ko tur kāds režisors vai kāds skolotājs, medmās vai celtnieks domā. Jo tāpat jau jūs nobalsosiet par mums, viņi spriež, nekur jūs neliksties, jo nav jau jums neviena cita par ko balsot. Politiķi zina, ka Latvijas ir apzinīgs, prātīgs, piesardzīgs. Latvietim Latvija ir svarīga. Vēlēšanās mēs baidāmies atdot savu balsi par kaut kādiem tur prokremliskiem vai bezatbildīgiem spēkiem. Mēs visu laiku tikai baidāmies, ka vienmēr jau var būt vēl sliktāk, tāpēc labāk, lai viss paliek tā kā ir. Un politiķi to izmanto. Viņi mūs atkal sabaida, ka var būt vēl sliktāk, un tā mēs atkal un atkal balsojam par vieniem un tiem pašiem. Un, protams, rezultāts arī ir vienmēr tas pats. Un tā pāpli un atkal, un tā, tas ir kā burvju loks, no kur nav izējis. Lejup ejoša spirāle. Politiķu intelekts un spējas aizvien kļūst arvien vājākas, viņu algas un prēmijas aizvien lielākas, Latvija visos rādītājos aizvien zemāk. Taču no savas pieredzes es zinu vienu lietu. Nevar atkārtot visu laiku vienu to pašu un cerēt, ka iznākums būs cits. Ir kaut kas vienkārši jādara savādāk. Mums te ir darīšana ar pašas sistēmas kļūdu, un tās ietvaros uzlabot situāciju izskatās ir neiespējami. Un vienīgā izēja tāpēc ir mainīt noteikumus. Es neesmu politiķis, man vispār nav nekādas pieredzes politikā, taču mūsu politiķiem viņa pieredze arī kaut kā nepalīdz, un to, kā viņi tiek galā ar saviem uzdevumiem, to mēs redzam visās tabulās, kur Latvija bezcerīgi atpalikusi no kaimiņiem. Tātad, ko jaunu mēs piedāvājam? Divas lietas. Ir jāmaina vēlēšanu sistēma. Es par to esmu daudz jau runājis, un mēs to izdarīsim. Turpmāk balsošana notiks nevis par partijām, bet konkrētām personām.
un katrs nesīs konkrētu personīgu atbildību. Mums būs tāda vēlēšana sistēma kā Īrijā, kas garantē, ka politikā vairs nebūs visu šo bezcerīgo viduvējību, kur neko nespēj panākt. Un Īrija ir ļoti labs piemērs daudzās jomās. Eiropas tabulās tā ir pašā augšā un nevis pašā apakšā. Mūsu mentalitātē viņa vēlēšana sistēma ir kā radīt, kamēr mūsējā sistēma kaut kā galīgi nepalīdz, lai Saeimā un valdībā nonāktu gudri un tiešām atbildīgi cilvēki. Otrs - ģenerāla tīrīšana. Kārtīgs saimnieks savu māju, savu sētu, savu saimniecību vismaz reiz gadā kārtīgi iztīra, tā pa īstam. Sarīko talku, izmet krāmus, izved gružus, nomazgā logus, iztīra pakšus. Mūsu Latvijas politikā, mūsu valsts pārvaldē tas nav darīts gadu desmitiem. Valsts ir ieaugusi nekompetences, muļķības mēslos un drazās, birokrātijas džungļos. Neko vairs nevar izdarīt jēdzīgi, nekas nestrādā efektīvi, un neviens ne par ko nav atbildīgs. Tagad ir jāuztais ģenerāla tīrīšana. Tāds ir plāns. Viņi saka, ka šis, ko mēs tagad redzam apkārt, ir labākais, uz ko mēs latvieši esam spējīgi. Man liekas, ka tā nav taisnība, un mēs pierādīsim viņiem pretējo. Es esmu latvietis un 7 bērnu tēvs. Es gribu dzīvot Latvijā, un lai mani bērni dzīvo Latvijā, un mazbērni. Lai viņi nebrauc prom, un lai arī tie latvieši, kas ir aizbraukuši, lai tie atgriežas mājās. Tādēļ šodien esam izveidojuši partiju, kas oktobrī piedalīsies Saeimas vēlēšanās. Mēs mainīsim kārtību un sarīkosim ģenerāla tīrīšanu. Šobrīd vācam domu biedrus un veidojam darba grupas pa nozarēm, jo lielāka būs atsaucība, jo kvalitatīvāks būs mūsu kandidātu saraksts. Kurš man piekrīt, kurš mūs atbalsta, uzliek patīk un pārsūta saviem draugiem. Kurš grib iesaistīties, raksta man.